ka man Amerikā nepatīk. Galīgi un nemaz tāpēc, ka jā, šeit cilvēkiem ir tikai nauda, un šeit nav nekā svēta vispār. Te tā kā ievelk iekšā, tu tā kā īstenībā tu negribi būt, bet tu paliec tikai tāpēc, ka tu uz kaut ko cer, un tu vairs nevari tikt ārā no šejienes, saproti? Amerikā ir tā kā hamsters, kā kāmi, kas skrien pa riņķi. Un tā, kad tu tiec kādā riņķī, tu viņā griezies. Ļoti grūti no viņa iziet ārā. Es pirms šodien man bija jāstrādā. Es viņam vakardien palūdzu, lai viņš man atlaiž no darba. Lai es varu nevis atlaiž no darba, bet lai man ir šodien brīvdiena. Viņš saka, ok, šodien es jums zvanu, viņš saka, jā, ok, tu šodien var braukt uz sevi. Bet te pašā laikā, godīgi sakot, es nezinu, kas būs tālāk. Es īstenībā riskēju ar to, ko es daru. Man jādara viss tā kā pa sviestu, lai viss būtu perfekti. Bet ka visiem visu laiku kaut kas nepatīk. Mazais priecības, kas man šeit ir. Es varu ieiet veikalā, pirkt lietas un īpaši nedomāju, vai man pietiks naudas vai netiks. Es esmu šeit. Man ir izvēle, man neviens netur. Tik tā, ok, būtu grūti tur mājās bez viņa, bet man te neviens netur, bet tad es esmu šeit. Kāpēc? Es satrauties sniegu.